mums kaut kādā veidā ir izdevies apgriezt molci otrādies ar stūri uz leju, parādīšu darbības, kas jums ir jāizdara. Tātad pirmā darbība ir jāpiepeld te pie aizmugurs, jāapskatās instrukcija saucamā, uz kuru virzienu mums būs jāgriež molcīts. Tas ir ļoti svarīgs punkts. Tālāk piepeldam mēs pie sāna, ar rokām pieķeramies pa vidu un ar ceļu vai ar kāju palīdzību griežam ūdensmolcis, tātad ar rokām un ar kājām. Tālāk, kad mums tas ir izdevies, uzkāpjam uz moča no aizmugures, pagaidām pāris minūtītes, lai viss šķidrumi satiek savās vietās. Nu, un tad var darbināt. Un jāatcerās, tas jāizdara maksimāli ātri, lai korpus nepiepildās ar ūdeni. Gadījumā, ja piepildas ar ūdeni, tad ir jādzen uz krastu, jālej ārā ūdens un liekas laika patēriņš.